Rekords kāds. Ok, labi, tad izlabosim. Kas mums bija? Tad sāksim ar to, kas mums ir termināla vadība. Tad termināla vadības būtība ir sekojoša. Tad objekta pārvietojums no sākuma stāvokļa uz gala stāvoklī konkrēta laika momentā. Tas ir termināla vadība. Tātad konkrēta laika momentā. Afinīta vadība. Tātad no stāvokļa A uz stāvokli B ierobežota laikā. Tad finīta mums ir ierobežota laikā. Termināla vadība ir konkrēta laikā. Tas, kas attiecas uz definīcijām. Tagad drusciņ paskatīsimies jautājumus kopā un tad iesim tālāk. Nu, paskatīsimies, cik daudz mēs šodien paspēsim. Tā. Pirmais tāds jautājums. Atkal attiecas par to, kā mēs saprotam katru definīciju. Vai mums ir stingrs laika ierobežojums, risinot finītas vadības uzdevumus? Tad vēlreiz atkārtošu. Vai mums ir stingrs laika ierobežojums, risinot finīta vadības uzdevumu? Tad, tikko bija pateikts, ka, ja mums ir finīta vadība, tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams tātad mainīt stāvokli ierobežota laikā. Bet ierobežota laika tas nenozīmē, ka mēs nevaram, piemēram, ātrāk izdarīt. Piemēram, 5 sekundes laika, tad mums ir nepieciešams pārlikt detaļu A. Pārlikt detaļu no punkta A uz punktu B. Mēs to varam izdarīt 5 sekundes laika, mēs to varam izdarīt 2 sekundes laika. Ja? Un, ja mums ir ierobežojums, tad mēs nevaram to izdarīt tātad pēc 5 sekundēm, bet mēs varam pēc 2. Tas mums apmierina. Tāpēc atbilde būs nav stingrs ierobežojums. Ok, nākamais. Tāds pats jautājums. Vai mums ir stingrs laika ierobežojums, kad mēs risinām termināla vadības uzdevumus? Ok, atgriežamies pie definīcijas. Tad kas mums ir termināla vadība? Mums ir nepieciešams tāda konkrēta laika momentā. Attiecīgi, ja mums ir nepieciešams konkrēta laika momenta, tad mēs nevaram ne ātrāk, ne vēlāk. Tas nozīmē, ka mums ir stingrs ierobežojums. Vot pa lielam, ar ko atšķiras. Nākamais. Tagad bija par laiku, jautājums par trajektoriju. Vai mums ir stingrs ierobežojums trajektorijai, kad mēs risinām termināla vadības uzdevumus? Tā, ok, cilvēki saka domāt, ļoti labi. Ko pārējie pateiks? Es pagadnieku skatos uzreiz, kas būs nākamais. Tieši tā, mums katra definīcija ir pateikts par laiku. Laiks, jā, bet kāda būs trajektorija, vai mums robota roka pagriezīs pa kreisi vai pa labi, galvenais, kāda virzienā. Galvenais, lai konkrēta laika momenta, konkrēta vieta mums būtu objekts. Tātad pareiza atbilde ne, nav. Nākamais. Kādu uzdevumu risina lidmašīnas autopilots? Un šeit ir varianti. Stabilizācijas uzdevums, sekošanas uzdevums,
vadības uzdevums, finitas vadības uzdevums, termināla vadības uzdevums. Tā ir variants sekošanas. Tad vēlreiz vienkārši izlasīšu. Tad mums pamatā mums būs daudz uzdevumu, tāpēc es vienkārši, lai būtu redzams, tad vienkārši uzrakstīšu tā. Jo viņi visi 5, tā kā ko mēs pagājušajā reizē apskatījām. Tad te man ir. Jā, tūlīt. Šeit ir drusku dziļāk. Es skatījos, tur speciāli koordināts ievadu, un katrai lidmašīnai salas 6. Koordināts, tas ir punkts, gala punkts, bet, lai lidmašīna noturētos gaisā papildus. Tā. Tieši tā. Tad autopilots, viņam sāksim ar to, kad mēs dzirdam kaut kādu nosaukumu vadības, ja? Mums jāsaprot pirmkārt, ko tiešām izpilda autopilots. Tad uzspiež pogu un lidmašīna pati par sevi paliek pirmais gaisā. Otrkārt, viņa tātad, kā bija pateikt, seko konkrētam joslam, kur viņi ir atļauts atrasties. Un tātad tuvojas konkrētam mērķim, jeb konkrēta gala punktam, kuram ir konkrēta koordināte. Papildus mēs zinām, ka lidmašīna tagad, bet vispār, viņu trajektorija nav taisna līnija, tāpēc, ka viņa lido tur, kur viņam ir atļaut lidot. Tad ir zonas, kuras lidmašīna nedrīkst atrasties. Tātad konkrēta josla, kur tātad konkrēta augstumā, tad atrodas lidmašīna. Un tātad ievadot autopilota koordināts, ja, tad visus parametrus, tad kāda augstuma un tā tālāk kāda trajektorija ir ļaujas. Autopilots, protams, seko visam parametram, lai lidmašīna konkrēta laika, saglabājot konkrētu ātrumu, būtu konkrēta vieta. Bet, kā es teicu, mums šeit ir jautājums, viņš ir tāds komplicētāks nekā vienkārši no punkta A. Lidmašīna kaut kādā veidā vēl jānoturas gaisā, jā? Ko teiksiet? Principā varētu būt no 1. līdz 6. ko mēs pierakstījām. Programmatības un kombinācijas. Finītas varbūt tāpēc, ka pirms viņi kaut kā ir pēc laika vajadzētu pagriezties. Ir kaut kā no punktā A līdz punktam B. Jā, bet ir jau trases, kur tu pagājis, kur tu pagriezies, viņi jau nebrauc tieši tā īsti. Tā es pabeigšu vienkārši. Mums viņa noderēs tā programmu vadībā. Tā, un piektā. Mums ir kopā 5. Tā tas mums būs termināli. Jā. Ok. Realitāte, ja mēs sāksim to vienkārši pētīt ņemot vērā visus apstākļus, no visiem šiem variantiem, mums visvairāk dara stabilizācijas uzdevums. Tāpēc, ka mēs cenšamies noturēt katru parametru. Tad mums ir ievadīts parametrs augstums, tad mums jānotura konkrēti josla. Jo stabilizācijas mums ir daudz parametru, un katru atsevišķu parametru mums jātur. Stabilizācijas pirmais. Jā. Tāpēc, ka mums konkrēti jātur ātrumu. Jā, mums ir jānodrošina, lai būtu ātrums iestatīts. Mums ir nepieciešams nodrošināt, lai būtu augstums iestatīts. Mums jānodrošina, lai būtu tā kā trajektorija, tā kā iestatīta. Jā, trajektorija ir it kā sekošanas, jā, bet mums tad jānoturas trajektorijai, jo stabilizācija mums ir dot ieprogrammēta trajektorija. Un mums tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams pieturēties tai trajektorijai. Tāpēc apkopot kopā, sanāk, ka mums ir stabilizācijas uzdevums ar vairākiem parametriem.
okei. Labi. Tā, oi. Super. Es te sēžu. Es te ierakstu visus, un man taču viņi palika tur. Halo? Да? Да. Вот я хотел о нем поговорить. Вот тут он тут сегодня мучается. Что с ним делать? Курсовик он там, в принципе, частично сделал, то есть, ну, не до конца, но пятерку как бы за него поставить можно, за выполненный объем, как бы. А вот что дальше с ним делать, это вот вопрос. Я поэтому и хотел поговорить. Ну вот хорошо, тогда как бы окей. Значит, так и поступаем. То есть пятерку ему поставить можно за курсачу. Хорошо, тогда он что, у вас сейчас или как там? Ну, хорошо, тогда я ему напишу, что, короче, ему будет пятерка. Хорошо, все, понял. Мгм. Jā, studentiem vienkārši pēdējā iespēja izdzīvot, lai neatskaitā. Tā, ok. Tā, tagad var redzēt. Es aizmirsu, ka šeit ir 2 monētas. To, ko es te rādu, neviens neredz. Tā, labi, tūlīt es jums tātad izlasīšu uzdevumu. Tā, nākamais mums būs, kādu tipveida uzdevumu risina naftas sūknis. Tā, pie reizes var atvert, kā viņš izskatās. Tā, oil, jā, oil pump. Jā, viņi paliek tā, tūlīt es vienkārši kaut kādu labo zīmējumu, varbūt ne, es teicu attēls. Kombinēties, bet varētu būt arī. Tā mums šeit, nu, it kā kombinēta nav. Tā, Trešais notiek programmā. tā. Jo iekšā zem zemes ir spiediens pirmkārt. Tā, tūlīt jums būs viegli domāt, kad es atradīšu pareizu bildi. Tā, Google. Zemes vai ūdens? Tā, laikam pietiek. Nu, ok. Kurš? Nu, ot, laba nav, bet kāda ir, tādu arī atversim. Tā. Viņš ir kāda raksti par visu, ko. Tā, ok, te mēs atbraucam. Nē, slikts, viņš ir melns tāds. Google bija labāks. Tā, teicu, atpakaļ. Es gribu šo atstāt un šo nost. Tā, tūlīt. Cik tā šitais nav tik smūgs. Es gribu, lai būtu tas bultiņas, kas parāda kustības virzienus. Nu, ko tad tik sarežģīti vēl pampatras? Sakarīgi. Šitais laikam ir. Šitais nav tik tumšs. Tādu. Atkal tas tikai. Tas atkal ir tikai. Tas arī ir slikts. Vo, šitais būs labs, točno būs labs. Nav bilde, bet šitas ir zīmējums. Tā, vot. Nāc šeit, nāc. Tā, to mēs varam sagrupēt. Šeit mēs varam viņu palielināt. Tā. Nu, kaut kā var redzēt. Tā, ko mēs te redzam? Tā. Re, kur mums ir piedziņa, motors, ja? Tātad kas kustina tātad mūsu šo mehānismu, kas pēc būtības staigā cikliski, ja periodiski, uz leju, augšā un tā tālāk. Tātad, nu, cikliski, periodiskas kustības, ja? Nepārtraukti. Ar motora palīdzību.
Tad. Nu, tad stabilizācija, sekošanas, programmu vadības, finitas vadības vai terminālu vadības. Jā. Atkārto vienu to pašu darbību. Programmu vadība, jā. It kā no vienas puses, jā, bet jautājums, kas mums ir ar laiku? Nu, skatoties kāds vecums, man liekas, šis sistēma, es domāju, pavadāt, tad ir vienkārši ieprogrammēt, kāds seko līdzi, lai... Nē, tur principā palielam kādu programmu. Tur motors griežas ar nomināliem apgriezieniem. Palielam. Mēs vienkārši tagad cenšamies interpretēt, teiksim, izmantojot teoriju, definīcijas, kas tur varētu būt. Motors ir ieprogrammēts uz konstantu ātrumu, bet mehāniski sistēma tiek realizēta tā, ka, lai viņi staigā šurp atpakaļ. Tad jautājums tā. Stabilizācija mums šeit, kādu parametru mēs gribam noturēt? Apgriezienus. Nu, jā, ja mums būtu apgrieziena regulators, tad palielam, jā, varētu tā pateikt. Bet, nu, pēc būtības šeit atbildi ir finita vadībā. Nu, jūs jau teicāt, viņam temps, ja mums ir stabilizācija, un mēs paņemam chronometru, piemēram, uzliekam chronometru, un ja mēs redzam, ka minūtes laikā viņš to darbību atkārto tikpat reizes kā iepriekšējā minūtē, tā ir stabilizācija. Tāpēc, ka viņš tur vienu to pašu tempu minūtes laikā. Tad, ja mēs cenšamies atkārtot iepriekš, piemēram, 20. Nē, es saprotu, es tagad domāju par to, kā mēs varam, ka to atkārtošana. Redziet, pie stabilizācijas uzdevumiem mēs nepieskaitām periodiskus darbības. Tad šeit mums ir pamata to, ka mēs kaut ko darām periodiski, cikliski. Jā, tāpēc ir finita. Vienkārši par to, kāpēc nav stabilizācija. Jo palielam, ja mēs varam interpretēt to, ka mēs katru nākamo darbību cenšamies atkārtot iepriekšēju, jā, no tāda skata punkta derētu, bet atkal, jā, mēs, kad mums ir cikliska darbība, tad mēs uzreiz to sapratam, ka tas nav stabilizācijas uzdevums. Tas ir kaut kas, tur, kur ir cikliski, tur mums ir vai programma, vai termināla, vai finita vadība. Jā, ok. Nākamais. Kādu uzdevumu risina daudz dzīvokļu mājas lifta vadība? Tad bija tas, man pagājušajā runāja. Nu, jā, pagājušajā reizi mēs pienācām pie tā, ka pa lielam ir atkarīgs no tā, ko mēs gribam panākt. Tāpēc šeit ir tāds, viņš ir sarežģīts, te nav atšifrēts. Viņš jau sako pēc programmas. Jā, piekrītu, bet šeit tā tūlīt paskatīsimies. Tā te mums bija domāts. Jo vienkārši kombinētais būtu. Ja būs sekošana, kā jūs teicāt. Nē, šeit sekošanas točno nevar būt. Jā, sekošana mums vispār šeit nevar būt. Jā, tieši tā. Nu, šeit autori uzskata, ka mums pareizā atbilde būtu finita vadībā. Ņemot vērā laiku. Tad tādā ziņā jau laika ierobežojumā kāds var nospēt, piemēram, ieprogrammēts, kad viņš tas, kas tuvāk brauc, un tas nospēžošs laiks. Jā, atgriezniskā saita. Nu, atgriezniskās. Kombinētais vienkārši. Kā es saku, šeit var būt, šeit ir tāds sarežģīts uzdevums, tāpēc, ka mēs nesaprotam tomēr, ko ir domājis, teiksim, autors par to, kā ir realizēta lifta vadība, tāpēc, ka mēs paši sapratam, ka tur varētu būt varianti. Bet viens no variantiem vienkārši tad
analizēt, ko mēs saprotam atkal zem finītas vadības, mēs varam iedomāties, ka liftu var saprogrammēt arī, tas nozīmē pēc finītas vadības, ja, principā. Tas nozīmē, ka mums ir no stāva A līdz stāvam B, tad viņam jātiek ierobežota laikā. Tad tas ir galvenā ideja. Nu, tā diezgan primitīva, un es pat neteiktu, ka ir laba realizācija. Bet, nu, tā var nodrošināt, kāda ideja tātad. Liftam ir piedziņa. Tas nozīmē, ka vadība ir uztaisīta tā, lai lifts visu, nu, tā kā sasniedz to nominālu ātrumu. Tad, lai viņš paspētu, teiksim, līdz punktam A, no punkta A līdz punktam B tiktu. Nu, un nav nekas pateikts par logiku. Tātad vienkārši nospied poku, izsauc liftu, uzspied kādu tev stāvu un tād galvenais motoru regulēšana. Ja? Tas pats, ka bija ar šito, ar supni. Tur arī bija mums finīta vadībā, pareizi atbilde. Nu, tā kā pēc autora domām. Tāpēc var arī tā realizēt. Ok. Tā, kas tur vēl ir? Nu, šeit ir atkal to, ko mēs jau apskatījām, kad mums ir jautājums, kad mums ir roka manipulators, kādu uzdevumu viņi risina. Nu, mēs jau zinām, ka tas ir programmu vadība. To mēs jau kā piemēru apskatījām. Vot, labs jautājums. Vai ir iespējams realizēt vadību pēc novirzes, kad mums nav informācijas par ārējām perturbācijām? Tad vēlreiz. Vai mums ir iespējams realizēt vadību pēc novirzes, kad mums nav informācijas par ārējām perturbācijām? Tad, ko mēs saprotam par vadību pēc novirzes? Tas nozīmē, nu, tas pats arī stabilizācijas uzdevums. Ja? Kad mums ir automašīnai kruīz kontrole, ātrums pārsniedz, nu, novirzas no iestatījuma, ka rezultātu mums jāveic darbību, lai viņu atgriezt. Tāpēc mēs šeit atgriezniskas saites uzdevumu, kuru atkal sauc par stabilizācijas uzdevumus, kuru atkal sauc par principu pēc novirzēm, no tās būtība nemainās. Tad jautājums, vai realizējot vadību pēc novirzes, jeb pēc atgriezniskas saites, mums ir nepieciešams zināt par ārējām perturbācijām? Ko teiksiet? Nu, diezgan vienkārši jautājums. Šeit galvenā tur bija saprast, kas ir regulēšana pēc novirzes. Mums iepriekšējo reizi, kas tur bija? Mums bija kompensācijas princips, ja? Kad pamata bija galvenas perturbācijas kompensācija un pēc atgriezniskas saites. Jā, uzpildās pirms pat Nu, atkal tvertne, mums bija piemērs. Tātad patēriņš, ja, ir ārējā perturbācija. Mēs kaut ko zinām par patēriņu. Kāds viņš ir, tātad pēc atgriezniskas principa. Tad pareizi atbilde, jā, var. Kruīz kontroli pēc atgriezniskas saites. Mēs kaut ko zinām par ceļa segumu, par vējas ātrumu, virzi un tā tālāk. Viss tas ir ārējās perturbācijas, tie ārējie faktori, kas ietekmē uz mūsu kontrolējumu parametru. Mēs kaut ko zinām? Nē, mēs neko nezinām. Bet mēs varam veiksmīgi realizēt mūsu vadību. Tātad. Tas nozīmē, ka mums, principā, ja mēs realizējam pēc atgriezniskas saites principā, mums nav nepieciešams zināt. Ok. Nu, šeit ir kā papildus jautājums. Es viņu nolasīšu un uzreiz pie variantiem. Kāda informācija mums ir nepieciešama, lai realizētu vadības principu pēc novirzes?
Un tie varianti par regulējumiem vai par regulējumu vai regulējumiem parametriem, par perturbācijām, par iedarbojušiem, par iedarbības parametriem. Tur atkal tur sarežģīti. Par regulējušiem ārējiem iedarbiem un tā tālāk. Tur daudz kas, bet mums jāsaprot vienīgais. Mums ir nepieciešams zināt, ja mums ir kruīz kontrole, kāds mums ir iestatījums. Tad ātruma iestatījums. Tad regulējums parametrs ir ātrums. Tad šo mēs arī tā cenšamies. Tā. Ok. Tā. Nākamais. Так, nākamais. Nākamais tā. Mēs varam šeit zīmēt tā. Tā. Tā nākamais. Tā, pela, kur tu esi. Tā, pela ir šeit. Tā. Te mums būs nepieciešams tāds zīmējums kāds. Pie tam. Tā. Nu. Tā, okay. Tā, te man būs kaut kādi blociņi. Tā es pātru sazīmēšu. Tā, lai būtu šitais. Tas mums ir sumators. Viņš izskatās kā spuldīta, bet pēc būtības te mums ir sumators, kas tātad sasumas signālus. Lai būtu jautrāk, vairāk uzzīmēsim, lai būtu kaut kā tā. Nu, un tagad saites tā. Savienosim. Tā. Šeit galvenā. Un te parādās vēl viens, lai būtu smukāk. Tā. Šitais. Vai viņš ir tāds. Un te mums ir tāds F. Un te mums ir tātad Y, kā es stāstu, un te mums ir X, tātad īzaja un E. Tā, te mums ir viens variants. Tā, nokopēsim viņu, uzlieksim šeit. Un tad. Paliksim. Te. Tā. Tā. Vot kaut kā tā divas schemas. Kas tas ir domājis? Ārēja darba. Perturbācija? Jā, šeit kā funkcija, kaut kāda funkcija. Tātad ārējas perturbācijas. Tātad ārējas perturbācijas, jā. Kāds no vadības. Stop, tas situācija. Vot. Kādai schēmai atbilst vadības princips
Tā. Vadība pēc perturbācijām. Nu, realitāte mēs saprotam, ka tas ir kompensācijas princips. Tad schēma 1 vai schēma 2? Viens. Jā, 1 tieši tā. Tāpēc, ka mēs saprotam, ka šeit mums ir Pēc mārka. vēl, tad mēs saprotam, ka šeit mums vienkārši ir iedarbe, kas ietekme uz mūsu izējas signālu. A šeit mēs redzam, ka mums šeit ir viņu mērīšana un tātad mēs te kompensējam viņu, tātad viņu ievērošana. Tad ir šeit. Tāpēc, ka mēs te viņu nolasām un mēs te formējam tādas vadības signālu, izmantojot šo kompensāciju. Jā, tā, šitais ir, tā, nākamais. Nākamais mums būs ar tvertni. Nākamais ir ar tvertni. Tā, šito arī varam nocest. Tā, tvertne, kas mums būs par tvertne. Tā, labi, šodien man ir sarkana tvertne. Tā, kāds līmenis? Tvertne. Tā, to varam aizkrasot pat, lai būtu smuka, kur ir līmenis. Tā, ārā man ir kāds krāns. Nu, nosacīti. Tā, te mēs padošanu, ja? Regulēsim padošanu ar vārstu. Tad apzemies ar vārstinu. Tā. Šeit no vārsta mums ir plūdiņš. Pazīstama sistēma, vai ne? Katra mājas ir. Tā, un šeit mums ir patēriņš. Kaut kā tā. Šodien mums vēl noderēs. Tad šeit mums būtu līmenis H. Tā vēl izmantosim. Tad pirmais jautājums par šo. Kāda mums šeit ir vadība? Tieša vai netieša? Jā, tieša. Tāpēc, ka mums ir kontrolējamais parametrs ūdens, un mēs te padodam ūdens. Un patērējam arī ūdens. Tad mums šeit ir tieša vadība. Tā. Es vēl te gribu ar šo piemēriņu. Tā. Viņš man patīk. Jā, te ir labs piemērs, bet. Kāpēc ne? Tūlīt pieķersimies. Tas būtu viens. Nu jā, un šitas būs jau pēc tam, pēc teorijas. Ok, jā, mēs izmantojot šo attēlu vēl vienu piemērņu, tūlīt apskatīsimies. Tā, es tagad zīmēšu grafiku. Tas mums principā ir H no T. Tā, man ir nepieciešams uzzīmēt šito. Tā. Tad apzīmēt, ka te man ir T. Un te man ir H. Es tikko saprotu, tad es jums šeit zīmēju, tas nozīmē, ka mana ieraksta, tas viss nebūs forši. Man vajadzētu tad šito šeit. Okay. Jā. Kas vēl šeit ir? Šeit. Divi.
Okay. Nu, ja skrien 2, tas nozīmē, ka man jāšķir. Labi, kas sanāca? Tā, ok. Tad, ko es te redzu? Tā, man ir, pieņems sarkanu, stop, saka, man vajadzētu, man ir 5 varianti, tad man vajadzētu nokopēt. Kur man vieta, lai te būtu 5. Ok, tad. Izvēlēs. Tā, 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 tā. Un tad cipariņi 1, 2, 3, 4, 5. Un šeit ir tāds jūtīgs moments, ka mums jāsaprot, ka šeit mēs pieņemam tā, ka mums šeit ir tad ar konstantu spiedienu, mēs piepildām viņu, tad te mēs pārdodam x. Te mums ir tūlīt. Jo mēs saprotam, ka šeit mums ir a kā funkcija no x. Tad, kāpēc šeit var būt problēmas? Mums tad ir kāds tilpums. Tilpuma formulā mums ir zināma. Tātad tur mums ir reizinājums. Tad mums ir viens mainīgais parametrs. Tad tilpums mums ir 3 dimensiju telpa, pareizi? Tad 2 dimensijas mums ir konstants. Tad viens koeficients, nemainīgs. Mums mainās tikai 3. parametrs augstums. Rezultātā mums ir lineāra funkcija. Jā. Mēs sapratam pārēj tieši tā. Mums ir lineāra funkcija, tāpēc mums paliek vai 2. vai 4. variants. Un 2. variants, kāpēc viņš ir viltīgs? Tāpēc, ka mēs varam pateikt, ka mums šeit ir kāds līmenis H. Ja? Apzīmēts šeit. Bet kas mums teica, ka līmenis nevar būt 0? Pilnīgi iztukšots. Tāpēc pareizā atbilde būs 4. Jā, viņš tā kā šeit ir kāds H apzīmēts, bieži vien cilvēki pasaka 2. Bet reāli ir, kur ir 4. Tad, jo šeit mums ir sakarība pirmkārt. Nu, kā matemātika, kad mums ir funkcija. Mēs varam funkciju y. Kad mēs rakstam y, mums ir funkcija no x, ja? Es šeit maliņā uzrakstīšu, ja? Ka mēs varam šo teikumu, ja? Grafiski interpretēt, kas bija matemātika un matemātika, mums būs šitais te, kur šitais mums ir atkarīgs no koeficienta k. Nu, bija atcerēties, y ir 1 kā x. Pēc būtības tas ir tas pats. Ja? Un tad pārodas funkcija, jeb kā viņi grafiski izskatās, ir taisna līnija.
kur kā mums atbild par šo leņķi. Tāpēc pareizā atbilde arī ir 4. Tā, ok, šo mēs varam nocest. Tas atkarīgs no pierakstā, šķidruma, kas pierada diametriem. Jā, tāpēc šeit arī ir pateikts, ka mums šeit ir tā kā konstants spiediens. Tā kā tur. Ja tur būtu tā, ka, ok, reāla dzīve, protams, kad mūs atveram varstu, sākumā mums tas daudzums. Plus, pirmkārt, mums ir kaut kāda laika aizture tomēr par to, kamēr tas šķidrums no krana nonāks līdz tilpumam. Otrakārt, tā kā mēs atveram, mums ir spiediena lēciens. Tā kā sākumā viņš samazinās, pēc tam... Jā, tieši tā, tāpēc, kā teikt, reāla dzīve nav ideāla pasaule, tāpēc šeit speciāli sākumā bija pateikts par to, ka mūsu tur sistēma ir konstants spiediens, tātad visu to pārējo reāla dzīve nos. Un tagad, to, ko mēs tikko izrunājām, speciāli otrais piemērs nāk klāt, kur tiešām to, ko mēs tikko izrunājām, būs parādīts. Tā, Pēle, kur tu esi? Tad šo es varu nodzest. Šo es jums varu nodzest. Tā man atkal būs 5 nepieciešami zīmējumi, un tad vienīgais man baigas mums nodzest. Tā, pēc, ka šeit būs citi. Tā, tas man ir 1. Šeit man būtu tā 2. Tad 4. vairs nav pareizs. To arī mēs varam nodzest. Tā. Un tagad pats zīmējums. Tagad mums vairs nav ūdens, mums ir kāds beramais materiāls. Tā, man vajadzētu sākumā tad uzzīmēt konverlente. Tā, kur man būs S. Konvers. Jā, un te man būs taisnība. Tā, 1, 2. Tā, augša man būs padošana. Tā. Padošana. Un šeit man būs kāds konteiners. Un tagad tā. Apzīmējumi, kas mums noderēs, tāda virze V. Tā. X ir materiāls, kas tiek padots. Un atkal šeit mums būs H. Tā, un es te kaut kādu, es taču gribu nevis šito, bet es gribu, šo es gribu, tā viņš mans materiāls padots, tā viņš pats beramais, viņš kaut kā tā veidoja piramīdu tādu kalniņu. Vot. Jā. Tieši tā, kāds beramais materiāls. Un tad varianti. Tā. Ko mēs te redzam? Tad man būs šeit tad 1. Tā, kur man ir 2. būtu 2. šeit. 4. man ir tāds. Un pēdējā tātad 5. viņš ir tāds. Šitais 3. man ir tāds. Nu, vot. Un šeit, jā, mēs saprotam, tā, ka tur vairs nav nekas pateikts papildus. Un mēs saprotam, ka šeit pirmkārt no tā momenta, kad viela tiek padota uz lente, līdz tam momentam, kad konkrēta, molekula
nonāk tvertnē, pāriet laiks. Un šeit mēs reāli redzam laika aiztura tikai vienīga ceturtā zīmējumā. Tas ir padeva. Padeve mēs, te visticamāk. Jā, te redziet, tā ka šeit ir es jums uzzīmēju visu, kas šeit ir uzdevuma. Tagad mēs sākam domāt, kas te ir. Visticamāk, šeit speciāli ar V burtu ir apzīmēs to, ka ir domāts, ka lente ir konstants ātrums. Tāpēc šeit ir. Jā, tāpēc šeit ir uzrakstīja V. Viņā varētu būt arī piekļies, izstāst, ka tur tā kā tāds krīt. Jā, Vienā brīdī vairāk mazāk. Jā, bet mums nekas nav pateikts par padošanu, cik viņi ir vienmērīga, jā? Bet reāli, teiksim tā atkal, idealizējam dzīvi, ka mums visu laiku, ja mums ir vienāds ātrums, tas nozīmē, ka mums ir vienāda plūsma. Un ja mums ir vienāda plūsma, tad viņa rekur ir. Tur jau būtībā divas parametrus var mainīt. Un te ir aizture, ko mēs te redzam. Jā, Jā, tāpēc palielam ar visiem variantiem. Galvenais, ko mums pasaka par ceturto, jo par šo taisnu līniju mēs reāli varam strīdēties. Ir laika aizture. Tad, kamēr viņa nonāks līdz šejienai, ir nepieciešams kāds laiks. Tāpēc sanāk ceturtais. Bet reāli jums ir taisnība. Par to, ka šeit mums ir vienmērīga padošana, nepārtraukta, tā. Pārāk ideāla pasaulē. Bet, atkal, te ir uzdevumi patrenēties. Ok, tālāk. Ko mēs vēl varam paskatīties tādu interesantu? Šitais vairāk ir gandrīz nevis uzdevums, bet uzmanībai. Tā teiksim. Tā, šo varam nodzēst, un te vienkārši runāt par to, tātad par roku manipulātoru. Tad speciāli, tad vienkārši šo apskatīt. Tā te mums ir pati roka. Un šeit tad speciāli tā apzīmēšu, ka mums ir šeit loci tālāk. Un mums ir šeit. Tā. Un kādas mums šeit ir iespējas? Tā, mēs varam griezties. Tas mums ir Q1. Tas mums ir atkal pirmais locījums. Mums būtu Q2. Un te mums atkal ir trešais locījums. Q3. Palielam šeit ir ļoti primitīvs jautājums par to, cik dimensiju vadība mums šeit ir nepieciešama. Galvenokārt mums jāsaprot, cik daudz parametrus mums ir nepieciešams kontrolēt, vadīt. To, ko mēs šeit arī redzam, tad 3. Tāpēc šeit ir vienkārši laba vizualizācija par to, ka ja mums ir pat vienkārša roka, ja, ka viņas ir vairākas sastāvdaļas. Ja? Un tas nozīmē, ka ja mēs taisam vadību, mums jāņem vērā, ka mums ir nepieciešams vadības iedarbe katram. Tātad gan Q1, gan Q2, gan Q3. Šeit ir tā apzīmēs. Palielam, ja mums šeit ir. Jā, par to. Vienīgais te ir vienkārši domāts, kā paņemt. Tipa komanda izdarīt operāciju, paņemt un viss. Šeit it kā var to uzskaitīt par vadību. Piemēram, mums jākontrolē spēks. Piemēram, ar kādu spēku viņš tad paņem. Ja?
Jā, tā teoretiski, jā, mēs to varam. Bet, nu, šeit ir vienkāršo no tā, ka viņi ir, cipa, viens stāvoklis, cipa, on-off, atverts, aizverts. Mums nav kāda spēka kontrole. Nu, ok, tas vēl atkal. Vot šeit, jā, te nav vēl viena locījuma, tad locistāvs, tāpēc teoretiski, jā, mēs varam te palielināt, un tad mums parādās papildus parametri. Šeit ir vienkārši laba vizualizācija par to, cik daudz parametrus mums ir nepieciešams kontrolēt, kad mēs redzam kaut kādu, teiksim, objektu iekārtu. Ok, tā, to mēs apskatīmies, tā, ņemot vērā laiku. Es domāju, ka tad nākamreiz mēs tad sāksim teorijas nākamas daļas, kas mums sāksies tas pārvades funkcijas, ja visi šie ir atsevišķi tie blociņi, regulatora blociņi, bet šodien tā vēl kaut kādu uzdevumu paskatīties. Mums palika vēl nedaudz laika, kaut ko interesantu. Tā, tūlīt paskatīsimies. Vot šitam te papildu jautājums ir, vai ir nepieciešams nodrošināt katra locījuma neatkarīgu vadību? Jā, tāpēc, kad ja mēs nodrošināsim atkarību, piemēram, mēs gribam uzzināt tikai trešo. Ir sanāk tā, kā, ja mēs gribam ieprogrammēt, nu, teiksim, lai viņš izdara kaut ko, tad mums ir nepieciešams padot signālu. Nu, es vienkārši tā, solis pa solim. Tātad ir nepieciešams pateikt, cik ir Q1, cik ir Q2, cik ir Q3. Mēs varam to izdarīt neatkarīgi. Piemēram, sākumā vienu signālu Q1, pēc tam vēl padot signālu Q2, un pēc tam neatkarīgi padot Q3. Tas ir viens ceļš, kad mums ir termināla vadība. Bet pieņemsim, ka mums ir adaptīva vadība. Mums ir gudra roka, kas varētu tā kā mācīties, ja? Tieši tā. Un kad mums ir sarežģīta, mums vairs nav termināla vadība, kad 1, 2, 3, ja? Tad mums sanāk jau sarežģīta vadība, un tad mums jāveido signāli visiem. 1, 2, 3. Un sanāk tā, ka Q3 izmaiņa, ja, attiecīgi uzreiz ietekmē uz Q1. Nu, Q1 labi būtu šeit neatkarīgs, bet Q3 un Q2 viens uz otru ietekmē. Ja mēs padodam lielāku signālu Q3, tas nozīmē, ka mums jāpaņem mazāku signālu Q1. Nu, atkal vēlreiz vizualizācija, ka mums ir nepieciešams paņemt no plaukta kaut kādu, nezinu, lodīti. Mums te ir skapis. Šeit mums ir tā kā parādās lodīte trešajā plaukta, te mums parādās otrajā, un mums ir adaptīva roka, kad pat saprot, kur ir lodīte, un tad attiecīgi viņu paņem. Tad katru reizi tad lodītes vieta mainās. Attiecīgi mums ir adaptīva vadība, kas spēj pielāgoties. Un attiecīgi tātad Q3 un Q2 viņi ir savstarpēji saistītie parametri. Nu, pa lielam Q1 arī. Tāpēc, ka ja mēs roku kaut kā tā vai kaut kā tā ievietosim, teoretiski tātad lodīte arī. Lai paņemtu tātad viņi jāpielāgojas, nu, teiksim, šitā te, teiksim, X dimensija arī ar to Y. Tāpēc, veidot adaptīvo, mums ir nepieciešams, lai viņi visi trīs ar saskaņojas, un tad mēs vairs nevaram izveidot viņu vadību neatkarīgi, tā pie adaptīvas. Tā. Tā, kuras šitais. Nu, varbūt vēl toreiz es jums arī zīmēju, radīju. Tā, tas mums bija. Tvaika regula, tas būtu SCIM.
Controller. Tas ir. Tā. Tāpēc, ka Steam, tas mums ir spēle. Tā, bet es gribu tvaiks. Starp Steam varbūt viņš ar 2 ieraksta. Steam. Regulators. Un viņš mums uzreiz, jā. Tā, ok. James. Steam turbi, laika mašīna, cīņa, tā. Viņš varētu. Pasaulē nevienam neinteresē vecums. O, beidzot parādās kaut kāda tur, kur ir. Beidzot kaut kur tālu tālumā Googles beidzot atrada oriģinālu, kur ir. Tātad veca tvaika sistēma, industriāla revolūcija, Džeimsa Vata regulators. Kas pēc būtības viņš ir šeit, lai tad nodrošinātu konstantu spiedienu, ja? Tad kādu vadības principu viņš realizē? Atkal no tiem 5, kas bija sarakstā. Tad mums ir tvaika turbīna, mums ir nepieciešams kādam procesam tātad nodrošināt to konstantu tvaika plūsmu. Regulātor kāds princips bija? Jā, šitā daļa viņi griežas. Lodītes ir svari. Viņi griežas. Ja tvaika plūsma palielinās, viņi sāk griezties ātrāk. Un ja viņi sāk griezties ātrāk, centra bēzes spēks viņus paceļ. Rezultātā vārsts atveras vai aizveras. Lodes kustas, atverot vai aizverot vārstu. Ja? Un tad viņu kustības, griešanas ātrums ir atkarīgs no plūsmas. Lielākā plūsma griežas ātrāk, paceļas augstāk. Novirzes? Jā, pēc būtības tas ir pēc novirzes vai pēc atgriezniskas saites princips. Jā, atgriezniskas saites princips, tāpēc, ka mums ir atkal tas pats, ka mums ir stabilizācijas uzdevums. Mēs gribam nodrošināt konstantu plūsmu. Tātad, ja plūsma lielāka, griežas ātrāk, paceļas augstāk, pievērš vārstu. Plūsma samazinās. Plūsma samazinās, griešanas ātrums samazinās, centra bērzes spēks samazinās, viņi tad atpakaļ nolaižas un tad vārsts pieveras. Atveras. Vot tāds pirmais tātad regulators. Pirmais regulators, kas bija tad, viņš ir tad, industriāla revolūcijas laika, protams. Jo šeit es jau, kā teikt, mūsu laiks palielam, jo mūsu atskaite sākas pēc industriālas revolūcijas jaunas. Tā, laikam arī ar šo mēs beigsim. Es domāju, ka pietiek ar piemēru.